Nu, ko, draugi, ir pienācis klāt 2. semestris, un man liekas, ka tas būtu tikai prātīgi tagad apciemot vēl kādu skolu un noskaidrot, kā viņiem iet mācībās. Mēs jau rudenī pieskārāmies tēmai par nākotnes tehnoloģiju izmantošanu skolās, tāpēc mēs šodien esam atbraukuši uz skolu, lai noskaidrotu, kā veicas skolāniem ar STEM izglītību. Kamēr māsa viesojas Kurzemes novadā, es esmu atbraucis uz Cēsu novadas Liepas pamatskolu. Ejam! Tātad šitais te oranžs, tie visi būs pagriezieni, tikai jāsaprot, uz kuru pusi viņš griezīsies. Tā kā, nu, piemēram, mēs ieliksim zilo, mēs brauksim taisni. Nu, re, mums pirmais pagrieziens jau ir. Ejam tālāk. Mums divas kartiņas ir tā. Ielikam zilo, ieliksim oranžo. Aiziet. Mums nākamais ir. Sveiks, Jāni! Mēs sen esam satikušies. Vai ir kaut kas jauns noticies pa šo laiku? Čau, Emīl! Nu, mēs jaunumus šogad noteikti sagaidām. Mēs tagad nākamā nedēļa braucam uz Londonu, bet izstādi tehnoloģijas, izglītības izstādi, un tad noteikti mēs ko jaunu tur atradīsim un noteikti arī jums pastāstīsim. Vai jau kādi jauni STEM izgudrojumi bijuši? Nu, tieši to mēs arī noskaidrosim un tad mēs arī pastāstīsim. Bet mēs šogad esam sākuši ļoti sparīgi. Šobrīd esam Liepas pamatskolā, rādam skolēniem, skolotājiem, kā izmantot STEM izglītībā un turpināsim to darīt un brauksim arī uz citām skolām. Datus arī palīdz, jums jūs varat drošajās rakstīt tekšā. Tā, kas mums šis, jā? Nu, liec šito. Nu, nekā liec. Šitā te liec un šitā. Labi. Vai arī pagriez šito te, pagam. Pagriezim šitā te. Pagriezim šitā te un šitā te. Un tagad ieliec to tur. Novo. Tātad robots ir gatavs darbam, jā? Vajag tikai kodiņu. Kodu. Ieliekam bumbiņu. Bumba ir. Un gaidam kodiņu. Tātad pirmais ir Keep Pressed Up. Nē, tev zini kā skaties. Tev būs ar šitajiem te jāvada. Es padomāju, tev rakstīt vajag. Tev nevajag rakstīt. Un up. Nē, up. No, viss kārtībā. Liec nākamo, kas tur tālāk ir. Tātad mīnus 50, 50. Tev ir. Viss kārtībā. Liec nākamo oranžo. If. Nē. Tev šitais jāliek tālāk. Tev jau ir. Tu visus lietas iekšā. Tu visus šitajā te tagad ņem most use it. Kuras viņu likšu tā? Skaties, nu, ņem ciet most use it. Ne. Tātad šito mēs iekšā un turi. Un iekšā tā. Brauc šitajā pusē. Šitajā pusē brauc. Viņš tev kaut kā uz turieni metīs. Kaut kā Nu, viņš kaut kā tā, šitā te viņš tā, tev no šitā tā sāna jāpiebrauc ir vēl uz priekšu. Nē, blakus tā kā tajā sānā piebrauc. Kaut kā, man liekas, varētu būt. No, un tagad spacebāru. Bišķi uz priekšu vēl. Labdien! Labdien! Ja jums būtu jānosauc 3 labas lietas, ko mācības sniedz ar tehnoloģijām, kādas tās būtu? Nu, droši vien skolēniem ļoti interesanti šādi mācīties. Viņi attīsta savu radošo domāšanu, digitālo pratību un visas pārējās lietas, kas saistītas ir ar digitālajām ierīcēm. Un arī skolotājiem tas droši vien atvieglot darbu stundā. Kā jūsuprāt attīstīsies skolas pēc 5 līdz 10 gadiem? Es domāju, ka tajā laikā jau būs ļoti daudz šādas iespējas digitāli mācīties gan mājās, gan skolā, gan arī ar visādām ierīcēm dažādām. Vai jūs gribētu būt pirmā skola, kas ir saistīta ar STEM izglītību Cēsu novadā? Jā, ja Cēsu novads mūs atbalstītu un dotu dažādus šos interaktīvos materiālus, kāpēc ne? Skatītāji, es apsolos jūs pastāstīt vairāk par STEM izglītību nākamajos raidījumos, bet šobrīd satiekaties Kurzemē ar Ievu.